Kā Džeks, ka jau saprot, ka emocijas un sajūtas un kaut kādas tādas lietas mēs īsti nerunājam par tādām lietām. Un tagad tu esi nogurs un tu negribi neko darīt, vai tu pat neesi nogurs, tu vienkārši negribi neko darīt. Tu jau kas dzirdēs, vienkārši ej un dari. Vienkārši ej un dari. Un man tas pats mentalitātes ir, jā. Bet aiz šī vārda nav tik vienkārši kā iet un darīt. Tur ir mazliet tehnikais tā, un šodien es tev pastāstīšu to, un kā tiešām tu vari tajos grūtajos brīžos iet un darīt. Priekš mazliet tādu kontekstu, no kurienes ar šo visu nāku. Es katru dienu esmu līdz šajā YouTube kanālā no aprīļa video. Es esmu trenējies, kačājies, uzbalkojies jau 12+ kilogramus no pagājušā mācību gada sākuma un maucis katru otro dienu vismaz uz džimu un vienkārši trenējies. Un visu laiku arī teikt, negribās gājis un darījis. Ok, pieņemsim vienu scenāriju, kur tu esi bēdīgs. Es tāds nogurs un neko negribu darīt. Visticamāk, tu esi gultā, tāpēc tu kaut ko atlaidies vai kaut ko skaties TikToku vai nedari to. Pirmkārt, tas vispār ieslogos tevi tajās emocijās, kur tu esi. Tu sēdi vienā vietā un emocijas tur paliek. Emocijas stāv tajā pašā vietā, kur tu esi, un tas tur kaut kādi neiroloki kaut kādi tie notiek. Un viss, ja tu paliec vienā vietā, tu paliec ar tādām emocijām. Un tas ir principā jebkuram arī ar prieku un kaut ko tamlīdzīgu. Viņš piesaistās tajā vietā, kur tu esi. Labākais veids ir vienkārši aiziet prom. Vienkārši dabūt šo klikšķi sev smadzenē. Ok, es jūtos sūdīgi, es kaut ko. Ok, aizies un pastaigāt. Aizies un pastaigāt. Tad tev prāts vienkārši arī savā galvā aiziet uz citu vietu un tev nāk citas emocijas. Tu vienkārši, principā, izvairies no savējām, bet tev pašā laikā tu tiec vaļā no tām un vari iet un darīt tas, kas tev bija paredzēts darīt. Un no turienes, principā, rodās tas vārds vienkārši ej un dari un maucam un maucam. Tā kā vīriešiem, principā, tas liekas tā kā pareizi, jā. Bet nevienmēr tā ir. Zini to, ka tu turi savas emocijas iekšā un tad viņas kaut kad nāks ārā. Te kaut kāds līdzīgs prikals notiek. Un ar šo arī ir divi labi veidi, kā pareizi tikt galā ar šīm emocijām. Pirmais no tām ir izrunāt ar draugiem. Tev jābūt kā džekam, tev jābūt savai ciltī, saviem džekiem kopā, un jūs varat iet un runāt un tiešām pastāstīt tas, kas tev mok šajā brīdī. Tas ir viens un ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Izrunāt, un tad arī viņi var dot tev padomus un vilkt to tārā. Kaut vai tikai pastāstīt par šo jau atvieglos tavas visas tās emocijas, kas sakrājušās. Otrā lieta ir, principā, ko tu arī dabūsi savā veidā no džekiem, izrunāt un dabūt šo plānu gatavu. Dabūt jau redzam ceļu, uz kā tikt vaļā no tā. Man personīgi bija līdzīgi, man nepatīk teikt šo kā trauksmi vai kaut kas tamlīdzīgs, bet man bija tādi skolā tādi momenti, kur es vienkārši sēžu un vienkārši, ne tikai skolā, arī mājās un visur tur, es sēžu un vienkārši nežēlīgs. Tā kā, es pat nevaru izskaidrot šo sajūtu, bet principā ir tāds sajūta, ka kāds varētu tev pieskarties un tu vienkārši aiziet pa gaisu. Un es nesaprotu, kāpēc tā ir. Un tad es domāju, un tad tur parunāju ar dažām meitenēm un kaut ko tamlīdzīgu sapratu, ka tā ir trauksme, ja? To var tā nosaukt un tā. Bet principā es tiku ar to galā. Un galā es tiku ar to vienkārši izdomājot, atrodot ceļu, kā es tikšu ar to problēmu, kas tajā brīdī prātā tev nav, bet tu vari nojaust, kas rada šo trauksmi. Un es tiekot pie plāna, lai šo problēmu atrisinātu, es atrisināju, man vairs nav šī stresainā, milzīga stresa sajūta uz tādiem momentiem. Tā kā izveido plānu. Tātad tagad tev ir kaut kas jādara un tu negribi to darīt. Ej, pirmkārt, nomaini lokāciju. Otrkārt, ja tev ir tā problēma un tiešām tas bēda ir liela vai kaut vai maziņa, vienkārši pastāst saviem draugiem, tev jāizveido arī draugi. Tev tā nav. Man ir videk par to, bet es varu uztaisīt vēl vienu, tā kā ierakst komentāros. Un treškārt, izveido mērķi, kā šo problēmu atrisināt. To mēs cilvēki darām, to mēs džeki darām, to mēs vīrieši darām. Tā kā, jā. Tas ir vispār video. Iesaku paču links aprakstā, tur ir nodari linki. Rīnārabas video, tā kā noteikti nospied sarkano poziņu, to mēs virģīši nospiedīšu gaisā. Aizsūt savam draugam, ja liekas, viņam varētu nodarēt. Un nāc ar mani izšāmies savā atmosfērai.